Kas mums tā vēl, mums tas ielīgošana bija muižā. Nu, pastāst par dzels vilku, jā. Dzels vilks spēlēja muižā. Mums tas, zin kā, Valmiera muiža salas ir. Ģipa, viņi tur vajag, noorganizē ar Valmieras, ar to tur, bļēģi, novada domi. Dzels vilku uzaicināja, ielīgošana, tur sakrināja plakāts visur un tā. Es domāju, tur kaut kādā pļavā būs normālā vai kaut kur. Nu, tad ir vietas, kur var spēlēt, kur daudz cilvēku var sanākt. Viņi norganizē vecajā muižā, kur ir 2 mājas, kur vienā mājā dzīvo 30 alkaši, kuri vienkārši plānos tās mājas nav. Tā māja neeksistē, tāpēc viņi tur dzīvo. Viņi nav kur dzīvot, tur nav ne loga nekā. Vienkārši hroniski alkaši, kur neko citu savā dzīvē nedara kā dzer. Un otrā mājā dzīvo cilvēki, 15 cilvēki, kuriem pa visiem kopā ir vairāk gadu nekā zemē. Viss vecīns kaut kāds 70, 80 gadu, kurus jau gaida, kad nosprākt. Un pie šitām mājām ir neliela pļaviņa ar kaut kādiem 20 cilvēkiem, kur viņi izdomāja uztaisīt dzels vilkam koncertu. Es vienkārši domāju, what the fuck? Tur būs dzels vilks, es kaut kā nenopietni. Bužiks vēl izlas plakātā. Dzels vilks, tā taču ir Latvijā ļoti komerciāli atpazīstam grupa. Bužik, what the fuck? Viņš pat nezinu, kas ir dzels vilks. Bužik, kamā, jā. Un tad es tur beigu sēžu, tur lobojas, tur dzels vilks, un man pēkšņi siena raksta Skype'ā. Dzirdēju, būs dzels vilks. Es what the fuck, jau Smiltenē plakāts izkarināja, pizdu. Pēkšņi siena saka, es tur, siena pieteicās par to te, voluntieri. Palīdzēt. Jā, tur, viņi uztaisīja kaut kāds 4 stāvlaukums apkārt muižai, kur mašīnas likt, jo viņi cer, ka, tur būs vitīgi daudz cilvēku. No visas pilsētas sabrauks. Un tur viņam vajag cilvēks, kur tur rāda, jo tur, aizbraukt līdz tai vietai diezgan grūti, tur daudz pagriezienu un tā. Un tur viņam vajag cilvēks, kur tur kontrolēt satiksmi. Tas siena ir satiksmi. Un siena meklē, siena iet tur, pamosās un rīt. Ko es izdara, jāiet, Googlē jāuzraksta. Maucam, satiksmes kontrolētāji, voluntieri, ko lai uzraksta, dzels vilks un atrod. Meklē volunteers dzelzceļa koncertam, vajag tur kontrolēt satiksmes labais, tas, ko es gribēju, uzreiz piesakās. Ģipa siena man raksta, negrib palīdzēt. Es saku, ko palīdzēt? Mašīnas kontrolēs. Tā saka, nē, ka man es muižā dzīvoju, tu tieši mašīnas kontrolē, nē. Un siena, kroči, viņiem izdalīja tos te lietas mētelīši dzeltenos visiem, jo lietas ir tiks gāza visu dienu. Un rācijas. Tur sienam bija rācija. Un muiža, tur tajā rajonā, kur tas dzels vilks notiek, tur nav neviena ceļa, tur ir tipa mašīnu takas, kā vienkārši izbraukā ceļa, viņi tur kontrolēs attiksmi. Tur vienkārši viņam, tas viss sākās kaut kur 5, dzels vilks bija 10, bet viss sākās 5 un gāja līdz 4 no rīta, nākamajā rītā. Un viņam visu šito laiku bija jāstāv zem rītīgākā lietas. Un jākontrolē satiksmi, tur beig tur stāva rācija tur. Viņš dabūja kaut kādu naudu par to? Nē, tas bija volunteers, bet viņam laikam bija pa brīvu alus tur. Viņš varēja iet un ņemt alu pa brīvu. Viņš kaut ko teica, ka viņam alus bija tur. Es nezinu, vai viņš visu laiku varēja ņemt pa brīvu, viņam bija kaut kāds ierobežots skaits, ko viņš varēja dzert. Bet viņam bija alus, bet viņam nemaksāja. Nē, tas bija volunteers tur, katrs lašāru. Es domāju, siena. Viņš dzīvo Smiltenē. Viņam Valmierā nav neviens, pie kuru viņš varētu iet dzīvot. Vienīgais BBZ. Siena vienkārši brauc no Smiltenes līdz 4 rītā, pisties kaut kur mašīnas kontrolē kaut kādā vietā, ka viņš nekad nav bijis. Man, vienkārši tāds krutais stāva rācija, tur vajag. Centrāli, tad 10. Rādu sarkunu audio 80. 10. Centrāli, atkārtojot nedzirdēt. Rādu sarkunu audio 80. Ko pašlaik dara sarkanais audio 80? Brauc man garām. Vai redz kaut ko nekuros? Nē, tikai audio 80. Ko tagad dara audio 80? Esat gatavi audio brauc pie jums? Tas viss, ko viņš var darīt tur. Reāli, jā. Ja kontrolēja satiksmē. Un Grāžs bija diezgan interesanti, viņš man tur beigas vēl. Es viņam pateicu, nē, es varbūt aiziešu to dzels vilku. Tas bija tieši piekdien, kad mēs no Rīgas atpisām, mēs tur deju pēc gumas iztaigojam. Un tad mēs ar Božiku ejam uz to dzels vilku 10. Siena zvana beigas tur. Es varu pats klausu vēl, jā. Čau, kur esi?
Es jau eju netālu no tās herņas. Pagājuši, man te darīšana vajag. Darīšana, jā. Ko runā? Jā, redz, ar taudi. Alert. Tad, kad tu būs, tu piezum, un pagaidām daudz darba. Jā, čau. Baigais nopietnais čalis, tur atnāk. Mēs aizgājām sākumā pēc ūdens, pīps uzblēzām zelta boži, kad nācām atpakaļ. Zinu, tur zvanu. Čau, kur tu esi? Davai, tad satiekamies, kad tu būsi teritorijā, tu satiksimies, jā. Teritorijā, jā. Jā. Es izbrīvēšu laiku, jau tur no čaļiem parunāšu. Mēs tur ejam, vienkārši tur cilvēki, bija diezgan daudz, ja skatās to, ka tur lietas vienkārši gāza. Jā. Bija diezgan daudz cilvēku. Un tad mēs tur abožīgi stāvam, es zvanu sienam, kur tu viņš ir? Es tur uzzinu sienam, jau, kur te esi, siena tur bēg, man tagad nav laika paiet, noliek. Man nav laika, vai kontrolē kaut kas stāv ar roku, pagājis, jā, tagad taisnā, tu stāv, pagāj, parādi dokumentus, tu dēra sienu, labi, aizbrauc prom. Siena, jā, tad, tipa, mēs tur stāvam, tur tusējam, tu viņš laiks zvana, viņš zikā zvana, kur tu tagad esi? Es esmu pieaugusi, pagaidi, man tagad nav laika. Šitā visu vakar, beigās es aizēju mājās. Tas jau bija kaut kur ap 2, Zelta centru beidzās. Mēs ar Božīku aizējām mājās, es jau tur saklāju gultu, apsēžos, tur ieslēdzu filmu, tur jau gandrīz vai pus aizmirst, tur sēž. Sienas un, kur tu esi? Es jau gultā guļu, kamār. Tā nav ko darīt, es domāju, satikties, Saku, kamār, tu tur strādāji, nebija laika, man tu tā nebija laika, Tikai beig. Bet es zinu kā, piemēram, kaut kādam satiksmes regulātājiem, reāli tur vajag to kaut kādu bultiņu vai kaut ko redzēt. Viņam nebija izla nekā. Un zinu kā, reāli, parādīt, kur mašīnām ir, bet priekš kā tur rāciju vajag, zinu. Jā, bet galvenais, ka tur, kur viņš stāvēja, tur neviena mašīna nebija. Neviens nebrauc. Jo ir, es nevarēšu izskaidrot, bet ir ceļš reka taisnais, un priekšā ir tā siena, aiz kuras ir tas laukums, kur viss notiek. Un pagriezties pa kreisi bija siena tur tālāk, un pa labi. Un zīme bija, ka griezties tikai pa labi. Un te viss brauc pa labi un iebrauc jau pirmajās 2 stāvvietās. Un līdz sienai neviens vēl netika. Viņš tur stāvbēgs tur kontrolē tur vai. Siena, bet. Sarkanais Audi, griezās pa kreisi. Jā, tā. Bet, viņš bija baigi laimīgs, pat vajag tur, es būšu volunteers, es jau tur vajag kontrolēšu satiksmi Valmieru mužā. Jā. 3 mašīnas pa nedēļu aizbrauc. Jā, bet tur zemes sargu daudz bija, ieši ar suņiem staigā, es nezinu, afīgi. Viņiem laikam pateica, ka tur, davai rīkojam koncertu, un tu beigās piekdien bija koncerts, piekdien rīt piezvan, jūs zinat, kur ir koncerts? Nē, kur jau kaut kur pļavā, ne? Nē, īstenībā pie alkašiem. Tu mums vēl zemes sargs, un tur bija kaut kādi, nezinu, 40, 50 zemes sargi kopā, viņi pa 2-3 staigāja. Pa visu teritoriju, tur ar suņiem, tur vācu aids suņi. Viņš staigā tur kontrolē ar rācijām visu, un siena arī ar rācijas stāv savā dzeltenajā mētelītī lietainajā. Vajag ar zemesargiem runām, nevajag. Jā, es te stāvu, man te duries, man te sarkans Moskvičs brauc garām. Es viņam saku, kur tu brauc, sarkanais Moskvičs, viņš pabrauc garām. Es domāju, būt pistolēšot jāpā. Es saku, vajag volontieriem pistols, jā, es saku, šitā Moskvičs te brauks, jā, brauks Moskvičs, un ko darīt? Kas zin kā brauc tā. Sarkans Moskvičs pabrauc gan tā. Viss tur brauc rītīgi. Siena izlec, aiz sienas izlec siena, ja ķip. Ar šino te, ar Makarovu, bet tur lieši kaut ko par riepām, tad rītīgi. Stāvoju šauš. Viņa man suns tā pīrš tagad. Ej, tu Kas ir suņiem, lai redzētu kādreiz kaķi nopiržamies? Tas nav reāli. Vai arī, piemēram, tu esi redzējis mazu balodu, tas ir vienkārši. Kāpēc viņi nav mazi? Es nesaprotu. Viņi tikai lieli. No kurienes ir rodas vispār? Viņi vienkārši lieli. Viņi arī no olām nāk. Viņi no ogres.